Un vēl viena testa, ko mēs atbraucām uzfilmēt, tas ir salīdzināt mazos aksionus, aksionu kompaktu sēriju, jo daudz cilvēku jautāja, cik labi var redzēt, ar kuru labāk man iegādāties, tāpēc šobrīd esam atbraukuši šeit, lai to pārbaudītu. Šobrīd zirgi ir no mums 230 metru attālumā. Šim te tā kvalitāte ir diezgan pietiekama uz 230 metriem. Prasītos varbūt nedaudz kaut kas vairāk, bet priekš tās cenas un tā izmēra ideāls, man liekas, risinājums mežā. Ja mēs ejam tālāk, kur uz aksionu XG30, mēs redzam diezgan lielu atšķirību jau, ka tam XG30 tiešām tā kvalitāte ir labāka, tāpēc, kad ir 6. sensors iekšā. Ja mēs ejam tālāk, nākamais ir aksions XG35, kas vienkārši pārsteidza gan mani, gan arī Andreju. Tā kvalitāte uz 230 metriem ir ļoti laba. Priekš tā kompaktuma, kad viņi ļoti viegli kabatā var ielikt iekšā, un priekš tā, ka kas tur ir ielikts iekšā, un priekš tās cenas arī ideāls risinājums. Un es pat domāju, līdz 400-500 metriem tu ļoti labi varēsi izvērtēt zvēru, jo šobrīd uz 230 tu var redzēt, ka tā bilde ir tiešām ļoti laba. Arī ja pipā piezūmo viņu klāt, tas ir picture, bildē, piezīmo klāt, tu redz, ka arī tā izšķirtspēja joprojām saglabājas un ir ļoti laba. Ja jūs medījat no turnīša 50 vai 100 metros, tad jums pilnībā pietiek aksions XQ30. Ja jūs gribat no šī turnīša arī labāku kvalitātes bildi, tad, protams, ir lēciens vai nu uz 30. lēcu, vai jau uz 35. kur tiešām tā kvalitāte ir super laba. Līdz 200 metriem šīm visām kamerām ir ļoti labi. Ja jūs vēlaties izvērtēt zvēru līdz 250 metriem, tad ir aksions XQ30. Ja jūs vēlaties izvērtēt šo zvēru līdz 300-400 metriem, tad aksions XG30 kompakts. Un ja jūs vēlaties zvēru izvērtēt jau līdz 500-600 metriem kvalitatīvi, tad jums ir nepieciešams aksions XG35 kompakts. Ir mitri laikapstākļi, ir vēsi laikapstākļi, un tiešām šīs kameras ļoti labi sev parāda. Gaidīsim uz ciemos, ganību Dambija 2A, vai no otrs variants atbrauc ciemos, atstāja ķīles naudu, paņem savu medību platībā un pasties, vai šī kamera ir piemērota tev.